Tālajā 2013. gadā man pirmo reizi zvanīja investīciju krāpnieki. Viņi man zvanīja burtiski katru dienu. Tas ir tas pats gads, kad iznāca Mārtiņa Skorsēzes filma Wall Street Vilks. Varētu teikt, ka šī filma mani paglāba no investīciju krāpniekiem, jo es uzreiz atpazinu šīs metodas, ar kurām viņi ievilina savos tīklos upurus. Viņi izmantoja tieši tās pašas frāzes, tieši tos pašus paņēmienus, tieši tos pašus melus, lai cilvēki noticētu un pārskaitītu viņiem naudu par tukšu gaisu. Šie ir patiesi stāsti par krāpniekiem un apkrāpējiem. Es esmu Elvis Strazdiņš, un šī ir Drošraide. Lai arī man toreiz pirms daudziem gadiem izdevās neuzķerties uz investīciju krāpniekiem, kurus es pēc tam vazājos degunu vairākus mēnešus, tomēr ne visiem tā ir paveicies. Turpinājumā būs mana saruna ar kādas apkrāptās sievietes meitu. Lai slēptu viņas identitāti un saglabātu viņas ģimenes privātumu, viņas balss tiks pārveidot ar mākslīgā intelekta palīdzību. Viņa pirms tam bija ļoti normāla. Par viņu bija pat, viņa ļoti gudra sieviete. Viņa taču projektus taisīja un zemnieku saimniecība attīstījās un viss bija ļoti labi patiesībā. Jo man mamma, viņa vispār tāda, kad ja kāds zvanu piedāvāt un vai grāmatas, vai monētas, vai kuritiem arī, kur apsūta vienu lietu, pēc tam tu tikai maksā sūta nākošo lietu. Viņa kādreiz putu grāmatas izādas sasūtīja un, viņu ir viegli pinrunāt iz visādām lietām, ko nopirkt, kad viņai piezvana. Un tā kā parasti, ka viņa viegli pārliecināta par visu, ko tāda lētecīga diezgan. Principā viņa visu dzīvi bija ņēmusies par saimniecību, viņa bija izveidojusi diezgan tādu palielu zemnieku saimniecību, un viņai pienācis pensijas vecums. Bija iespēja nemaksāt tādu nodokļus pilnā apmērā, un viņai pensija tā kā neiekrājās. Viņai pienācis pensijas vecums, viņa saprot, ka tās naudas viņai pensijā ir maz, viņa tagad izdomā, ka viņa grib pelnīt naudu internetā. Kā izlūdz visādas reklāmas, uzspiež uz seitas, ka tā tas viss arī sākās. Sieviete, ar kuras runāja, ir Dace. Viņas vārds ir mainīts, lai pasargātu viņas identitāti. Viņa man atrakstīja pirms vairākiem mēnešiem, lai izstāstītu savu sāpi. Viņas māte ir apkrāpta par ļoti lielu summu. Viņa joprojām nav tikusi laukā no krāpnieku nagiem. Viņa bija gatava padalīties ar savu stāstu šim raidījumam, lai kaut kā pārliecinātu savu māti, pārtraukt komunikāciju ar krāpniekiem, un lai arī pabrīdinātu citus, kur šobrīd ir krāpnieku nagos un netiek no tiem laukā. Pastāst, kā viņi tika ievilkt šajā krāpniecības schēmā? Es īsti nezinu, bet katrā ziņā viss sākās ar kaut kādu saiti. Un tad viņai uzradās tas brokeris, vai kā viņš šokās, tas cilvēks, kurš palīdz tev ar tām akcijām pirkt un pārdot, un viņas vietā darbojās. Viņai domāja, ka tādā veidā tiks pelnīta nauda. Esot naudas gana, viņi gribot palīdzēt visiem citiem arī pelnīt naudu. Tas bija tas sākuma. Sākumā tur summa bija kaut kāda neliela, ja es nemaldos 250 eiro, tik ieguldīt pirmā reize. Viņa darbojās tādā Integrālu, tur, kur tas viņai atvēra kaut kādu vietni, vai kā to nosauktīs neraksts. Un tur nosaukumā bija Fintegrāla. Šī ir klasiska investīcija krāpniecība, un arī metodas tiek izmantotas tās pašas, kas Wall Street Vilkā. Tev piezvan konsultants, kurš ļoti tev grib padarīt bagātu. Viņš zina visu par investīcijām. Klasiskā summa, lai uzsākt dalību šādā investīcija platformā, ir vienmēr no 200 līdz 300 eiro. Viņš palūdz pārskaitīt pirmos 250 eiro, un tad šie 250 eiro sāk pēdiņās pelnīt ļoti lielu naudu. Un kas notika tālāk? Un tad viņa
lai būtu tā kā vieglāk ar viņu tā kā strādāt, viņai prasīja saslēgties tandēmā. Tā kā viņas datoru varēja tā kā pilnībā kontrolēt viņi. Un viņa atvēra konta tajā Binance, un tur arī viņi šiverējās, un viena no sākuma to naudu no savu konta pārskaitīs to Binance, un tālāk tad jau viņi paši to naudu organizē, kur viņa ies tālāk. Viņa pati par cik nemaz nesaprata, kurā nauda aiziet, to darīja viņi. Viņa sūtīja visus savus tos personas datus, viņa tā kā stāstīja visas savas privātās lietas tā kā sīkumos, pat ko viņa ēd, ko viņa kurā brīdī dara, viņam nemitīgi visu laiku runāja pa telefonu. Ko visu tā kā ļoti labi varēja dzirdēt, tās ir sarunas, jo pat cik dzīvojam vienā mājā, tā kā, viņš jau ļoti labi dzirdēt. Šeit var dzirdēt, kā krāpnieks pārņem cilvēku dzīvi, sākot jau ar datoru, kuram tas ir pieslēdzies visticamāk ar AnyDesk programmatūru, ko krāpnieki bieži izmanto, un beidzot jau ar visu dzīves kontrolēšanu, ko cilvēks ēd, ko dara, kā pavada brīvo laiku. Tas viss ir ar mērķi, lai kļūtu par labāko draugu, par uzticības personu, kurai var uzticēt visu savu naudu. Un kurā brīdī viņa tā kā sāka pelnīt ar to visu? Tā tad, viņai no sākuma rādījās, ka viņa tur no tās mazās summas ir jau tā kā ieguvusi jau kaut kādu lielāku summu. Viņai tad veidinājās to, ka, ja jūs gribat nopelnīt 100 000, jo viņai bija tas uzstādījums, ka viņa grib nopelnīt 100 000. Un viņa tad veidina par to, ka viņai ir jāiemaksā lielāka nauda, jo paskatieties, kā pelnās. Un tad viņai sāka iemaksāt lielākas summas vārdas, ka pirmā lielākā, kas eidēja, bija 15 000. Un tad es tik dzirdu to sarunu, viņai saka, es visu nakti neesmu gulējusi. Es tā kā uztraucos, par ko jūs uztraucaties, tā kā nevajag uztraukties. Tas viss sākās 22. gada aprīlī. Jā, klasika. Nekad jau ar 250 eiro nepietiek. Vienmēr krāpnieki pierunās investēt vēl lielākas summas. Šeit gan lēciens no 250 uz 15 000 ir ļoti liels. Parasti šis lēciens ir mazāks, bet krāpnieki ir ļoti labi psihologi. Viņi prot apstrādāt savus upurus. Viņi zina, kādu summu varēs izspiest no viņiem un arī nomierināt upuru pēc negulētas nakts. Un kas notika tālāk? Un 22. gada maijā viņai jau rādīja tajā kompā, kad es sapelnīju 100 000. Un tu to naudu tā kā vajag izņemt. Pēc tam sākās, ka to naudu vajag konvertēt, visādas izziņas tur, lai par nodokļiem kaut kā tur es vienās neatrodu, ko viņi tur stāstīja. Bet... Un, protams, pienāk tas brīdis, kad upuris grib izņemt savu naudu. Un te vienmēr sākās problēmas. Ir jākārto dokumenti, jāmaksā komisijas, un upuris tā arī pie savas naudas netiek. Bet ko bankas teica par šo visu, ka tādas summas aizplūst prom no konta? Tur bija tā, ka tad, kad tas viss sākās, tad bija jūnijā, ja es nemaldos, 22. gada jūnijā, SEB banka noslēdza to kontu, kas arī bija saimniecības konts. Viņa savu 2 kontiem strādāja, bet SEB banka tā kā atšūtīja ziņu, kad tiek slēgts konts, jo aizdomīgi darījumi. SEB banka noslēdza, bet Citadele bez problēmām darbojies tikai. Tur jau bija tā, ka viņai ienāk tā nauda, kur viņa sēdēja kā naudas mūs, ienāk tā nauda, un es arī tādu sarunu dzirdēju, kad viņa zvana uz banku un saka, kad pārstrīdīsiet tālāk to naudu, jo, tā kā apzinās, tas pati būtu zvanīja banku un lūdza, lai skaitu naudu tālāk. Es arī zinu, ka Citadele viņa zvanīja un lūdza, lai skaita tālāk. Protams, ka banka skaitīs tālāk. Tur bija dažādi ārzemju konti, bija dažādas valstis, dažādi cilvēki. Tur bija kaut kādi 11 cilvēki, uz kuriem viņa bija skaitījusi. Tieši uz privātu personu kontiem dažādām valstīm. Un kā notiek bieži šajās schēmās, krāpnieks savu upuru padara arī par naudas mūli. Kas ir naudas mūlis?
Naudas mūls ir persona, kur palīdz atmazgāt nelegāli iegūtus līdzekļus. Šajā gadījumā kāds cits upuris pārskaita uz naudas mūļa kontu naudu, un naudas mūls jau tālāk šo naudu skaita kaut kur citur. Un tā ir sodāma darbība. SEB banka pat nobloķēja datus mammas kontu, bet tas viņā neraisīja nekādas aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā, jo krāpnieki kā parasti bija pārliecinošāki. Viņi turpināja investēt, bet izmantojot citu banku. Labi, bet jūs policijā vērsāties? Viņi kaut ko darīja? Katrā ziņā, tad, kad viņa sāka iemaksāt tās naudas, es viņai aizvedu 22. gada jūnijā uz policiju. Es viņai saku, lai tev vismaz kāds paskaidro, un viņa rīkojās ar saimniecības komiteju, sevišķi tāpēc es biju jāiet uz policiju un jāraksta iesniegums. Es saku, ka tas nav normāli, kā tev tam viss notiek, un tā kā viņa pirmā aiziet uz policiju. Tad vēl tika uzrakstīts pirmais iesniegums policijā par 68 tūkstošiem. Ja es to pareizi atceros, jo man liekas, ka pirmais iesniegums policijā bija jūnijā, un tas bija par 68 tūkstošiem. Un viņa sēž policijā, un policija viņai, tā policista ar viņu runā, un es pat patāju blakus, un viņa smaida. Es saku, jūs redzat, viņa vienkārši netic, un es saku, viņa netic arī jums. Un tā ramma pavriežās un saka, ko es varu darīt? Man taču sola. Es taču teicu, ka būs tā nauda. Un tā policista saka, nebūs tās naudas. No 250 investētajiem eiro aprīlī summa jau ir izaugusi līdz 68 tūkstošiem jūnijā. Jūs iedomājaties? Bet pirmā mazā uzvara jau bija tā, ka viņi vismaz vērsās policijā. Lai gan viņi joprojām netic nevienam izņemot krāpnieku, bet vismaz piekrita aiziet uz policiju. Nu labi, kas notika pēc tam, pēc policijas? Pēc tam tā kā bija drusku tā kā miers, jo viņa tā kā, par cik ļoti daudz naudas bija aizgājis, likās tā kā, drusku tā kā pieklušti. Tad viņa atkal likās, ka ir tā kā sapratusi. Tad sāka atkal sarunāties ar viņiem. Tad viņa sāka slēpties pa kaktiem, jo viņai bija kauns, ka mēs tā kā redzam, ka viņa runā. Tad es tā kā nejūtu, ko viņa tu runā, jo tad viņa vienkārši papluso. Pēc tam tik skatos, ka viņa kaut ko pa kontu skaita prom, saņem, es saku, ko tu dari? Viņa saka, mēs naudu taisam. Kādu tev naudu taisam? Es saku, jūs darat nelegālas lietas. Viņa neklausījās, protams, un mums jau nav ietekmes, nebija ietekmes tādā ziņā, ka viņa ir saimniecības galva, viņai ir piekļuvis pie visiem kontiem, un viņa dara, ko viņa grib, nemaksā rēķinus, bet skaita prom naudu krāpniekiem. Nemaksā rēķins, bet skaita naudu krāpniekiem. Klasika. Cilvēks dod priekšroku kādam, ko viņš ir iepazīstināts pirms dažiem mēnešiem, nevis savai uzņēmēju darbībai. Un jā, vēršanās policijā laikam tomēr neko nemainīja. Sieviete ir atgriezusies pie vecajiem niķiem un joprojām cer, ka nopelnīs savu lielo naudu. Tātad policijai tomēr nenoticēja. Un ko viņi darīja tālāk? Ja tajā brīdī viņa saņēma tādu pašu summu, kādu saņēma, viņai bija jāskaita tālāk uz kādu citu kontu. Tādēļ viņai bija tas naudas mūlis. Klasisks naudas mūlis. Cilvēki, lūdzu, nekad tā nedariet. Ja kāds jums prasa pārskaitīt naudu uz kontu, kur jūs pēc tam pārskaitat projām, nedariet to. Tas ir likuma pārkāpums. Un tad kaut kā tas viss arī apstājās, viņa vairāk nesaņēma un neskaitīja naudas, īsti nezinu kāpēc, jo tas tika pārtraukts. Pēc tam sākās nākošais etaps. Tad tas kurjers, tā kā piedāvāja atvest naudu ar privātu lidmašīnu ar kurjeru. Un šeit sākās jauns posms šajā krāpšanā. Šis posms ļoti atgādina priekšapmaksas jeb advance fee scam, kur mēdz apzīmēt ar skaitli 419. Kāpēc 419? Tāpēc, ka Nigērijas krimināla kodeksā pēc 419. panta soda tos krāpniekus, kur nodarbojas ar šādu veidu krāpniecībām. Varbūt jūs esat dzirdējuši par slaveniem Nigērijas prinčiem, kur grib precēties, vai arī slimniekiem, kur grib atstāt mantojumu pēc sevis. Lai saņemtu šo mantojumu, jums ir jāsamaksā priekšapmaksa, un izskatās, ka šeit notiks kaut kas līdzīgs. Un tad tā nauda iesprūda lidostā.
tad viņai stāstīja, ka klusi viņi pat piedāvāja sekru, tas tā kā atvešanas naudas, protams, kas padēsi, pusi lēcāks brauciens. Un tad, nauda esot Latvijā, bet tikai esot iesprūdusi lidostā, atkal par kaut kādas maksas jāmaksā, un viņa atkal tik skaitu to naudu prom. Un kā jau klasiskā priekšapmaksas krāpšanā, pēkšņi parādās problēmas, kāpēc šo naudu nevar piegādāt. Un kā šīs problēmas atrisināt? Protams, pārskaitot vēl naudu. Angļu valodā ir tās teiciens sunk cost fallacy, jeb latviski nogrimušo izmaksu kļūda. Un tā izskaidro, kāpēc upuri, kuri jau ir pazaudējuši lielu naudu, turpina pārskaitīt naudu krāpniekiem. Tāpēc, ka viņi negrib pazaudēt jau pazaudēto naudu, un tādēļ viņi ir gatavi pazaudēt vēl. Kad es cilvēkiem stāstu par to, kā upuri turpina pārskaitīt naudu krāpniekiem, es izmantoju labu piemēru, kas varbūt jums varētu palīdzēt saprast šo labāk. Cilvēki, kuri nopērk vecu automašīnu un sāk to remontēt, iegulda ļoti lielu naudas summu šajā automašīnā, bet tā vietā, lai to pārdotu un pārtrauktu šo naudas zaudēšanu, viņi turpina investēt vēl un remontēt vēl. Bieži vien kaut kādā brīdī ir jāapstājās un jāsaprot, ka tas viss, ko jūs esat ieguldījuši, atpakaļ vairs neatnāks. Un kā tas viss turpinājās? Un tad jau kaut kādā oktobrī man liekas, tikai runāt par kaut kādu zemnieku saimniecību tiks pārrakstīta, un tad jau viņa nemaz nestāstīja, ko viņa tur dara, un izrādās, viņa ko naudu arī bija pārskaitījusi par to naudas piegādi, vēl pēc tam bija pārskaitījusi naudas, un tad, kad es to saimniecību beigās pārņēmu, tas bija jau decembris, tad es tik ieraucīju par visu situāciju, kas pat bija tajā kompā notikusi. Par laimi Dacei izdevās pārrakstīt visu zemnieku saimniecību no mātes uz savu vārdu un tādā veidā izglābt to, jo māte pilnīgi noteikti to būtu pilnībā iznīcinājusi. Tad viņi stāstīja viņai, ka banka neņemot pretī naudu, viņa esot skaidru naudu ienesuši tā kā bankā. Banka neņemot pretī naudu, viņai saku, kāpēc te uz māju neveda to naudu. Krāpnieki vienmēr atradīs jauns veids, kā pamatot, kāpēc šo naudu nevarēja piegādāt. Banka neņem pretī naudu. Absurds. Pēc tam, viņa vēl pamanījās vēl pospēja kaut kādu šumu pārskaidi. Viņa izlūka man no soma kādu kalkulatoru, pat cik viņa telpā mums bija saglabās kā kompakta informācija pie tās internetbankas. Viņa nomainīja paroli un pārskaitīja pa naudu. Un šeit jau var just, ka cilvēkam sāk parādīties arī psiholoģiskas dabas problēmas. Sāk zakt no radiniekiem, pārskaitīt no svešiem kontiem. Jūs savalkat līdzību ar kādu citu sociālo grupu, ar narkomāniem? Tieši tāda paša rīcība. Zakšana, lai tikai tikt pie nākamās devas. Šajā gadījumā šī nākamā deva ir nākamais pārskaitījums krāpniekam, kas sagādā līdzīgu labsajūtu kā narkomānam. Labi, kāda summa ir uz šo brīdi aptuveni jau pārskaitīta krāpniekiem? Bet beigās man šķiet, ka tas skaitlis, kas bija decembra mēnesī, tas jau bija sasniedzis kādus 100 000. Principā, ja jūnijā bija kaut kur 68 000, attiecīgi viņa gada beigām jau bija 100 000, jau bija pārskaitīta apmēram. Un pēc tam un tad viņai vairāk nebija kā pieejas pie tā konta. Mēs pārņēmām zemnieku saimniecību, un mēs visu kontu pārņēmu visu, un pie manis stāvēja kādu kalkulators, un viņai it kā nebija pieejas, bet par cik man nav kās pieredzes to visu uzņēmēju darbību. Tā kā patrās man ir vajadzīga viņas palīdzība, lai vispār varētu tas uzņēmumu turpināt strādāt, jo es tā īsti nebiju tev visā iekšā, jo viņa pārsvarā visu to darīja. Tu būtu sieviete, izmesa lēdija, es teiktu. Bet kādēļ cilvēku uzticas svešiniekiem un investē kaut kādās apšaubāmās schēmās? Šo jautājumu es uzdošu izcilai psiholoģijai ar lielu pieredzi darbā ar noziedzniekiem Anetei Hofmanai. Čau, pastāsti, kāpēc un kādi cilvēki parasti iekrīt šādās investīciju krāpšanas schēmās? Sabiedrībā ir diezgan izplatīts mīts, kad uz šīm krāpnieciskajām schēmām iekrīt cilvēki, kuriem ir zems IQ intelekts vai kuri tad nav gudri.
bet tā absolūti nav taisnība. Tādēļ, kad šie krāpnieki jau nepiepilda cilvēka intelektuālās vajadzības, viņi piepilda cilvēka emocionālās vajadzības. Un ja cilvēks ir vientuļš, izmisis vai kaut kādā citādā veidā krīzē, viņam ir pasliktinājusies spēja kritiski izvērtēt informāciju. Un tieši šo te emocionālo vajadzību piepildījums ir tas, uz ko krāpnieki psiholoģiski spēlē, lai cilvēku tātad padarītu par šo krāpšanas schēmu upuri. Ja? Tad vientulība, izmisums, neapmierinātu bāzisku cilvēcīgu vajadzību apmierināšana ir stūrakmeņš šīm krāpnieciskajām schēmām. Un cilvēki var būt ļoti gudri un ļoti veiksmīgi un tik un tā uz viņām iekrīt. Tad viņai nebija vairs tās pieejas pie konta, un tad viņai tā kā iestāstīja, ka bērni ir vainīgi pie tā, ka viņai tās naudas nav. Pat cik es esmu pārņēmusi kontu, es esmu trešā persona, tāpēc arī, par cik viņam nav tiešais, tā kā pārstāvis, tad naudu nevar pārskatīt, jo tā ir trešā persona. Tas bija tas pirmsākums, kāpēc bērni vainīgi, un tad es atceros, es iegāju istabā un es dzirdu, viņai tas tālfons ļoti skaļi, un es dzirdu otrā istabā, viņai saka, ваши дети вам врет, kad jūsu bērniem mūsu abos divus abazaga, viņi tagad es arī esmu plikšs un nabaks, un tāpat kā tu, tavi bērni mūsu abos divus abazaga. Es to atceros, kā viņš viņai to teica, jo viņai tas tālfons ļoti skaļiet, un es viņu ļoti labi varēju dzirdēt. Bet kāds bija viņa pamatojums, kāpēc jūs esat vainīgi? Tāpēc, kad zemnieku saimniecības konts bija tā kā pārņemts, tā kā manā pārziņu, un tāpēc to naudu nevar pārskaitīt, tāpēc, ka tā ir trešā persona jau. Tāpēc uz to kontu, uz kuru bija tās visas darbības, jo viņai pārsvarā visas darbības bija no zemnieku saimniecības konta. Jo viņa to naudu laida caur zemnieku saimniecības kontu, bet par cik zemnieku saimniecību pārņēmu es, tad viņai saka, ka nauda nevar pārskaitīt uz to kontu, jo viņa nav par to kontu atbildīga. Tāds bija tas arguments, kāpēc to naudu nevar pārskaitīt. Pirmā lieta, ko cenšas panākt katrs krāpnieks, ir atsvašināt upuri no visiem draugiem un radiniekiem. Un izskatās, ka viņam tas ir izdevies arī šajā reizē, un pēc tam to pastiprinot, vainojot bērnus un atrodot iemeslus, kāpēc bērni ir vainīgi pie tā, ka mamma joprojām nav saņēmusi savu nopelnīto naudu. Atcerieties, ja jums kāds draugs vai radnieks ir iekļuvis šajā krāpšanas schēmā, nekādā gadījumā nepametiet viņu, nepārtrauciet komunikāciju, jo tas ir tieši tas, ko krāpnieks vēlās. Kas notika tālāk? Un tad viņa 23. gada janvārī mākslinieku sākās tas, ka viņa sāka meklēt tos jurista kantorus, vai viņu pašu viņa atrada, es īsti nezinu. Bet garā ziņā viņai bija kaut kādi 3 vai 4 varianti, kur viņa tā kā arī 2 dienās tika nauda atrasta, pēc tam, lai to naudu atkal demūda, atkal vajag naudu, bet cik viņai nebija piegājusi pie naudas, tad viņa arī vienkārši nevarēja aizskaitīt. Pārējā ar tiem juristu kantoriem viņai tur beidzās, ka viņai neko tā kā neviens nepalīdzēja, un viena es nezinu, ko viņai samaksā. Un šeit jau iesaistās šajā schēmā nākamie krāpnieki, tā saucamie naudas atguvēji. Viņi sola, ka varēs atgūt visu pazaudēto naudu, viss, kas jāizdara, tikai nedaudz viņiem jāsamaksā. Šajā gadījumā mamma no vēl vairāk pazaudētas naudas izglāba fakts, ka viņai vairs naudas nav. Pēc tam viņa sāka darboties ar tām visām piramīdu veidīgajiem, kas jau ir cits stāsts. Bet īstenībā tad viņa sāka arī meklēt sev tos apakšniekus, kas tā kā arī iemaksās naudu un lai tā piramīda zem viņas tā kā būtu. Tad likās tajā laikā, kad viņa ar to piramīdu, tad viņai tur lielas draudzenes uzradās, viņa skatījās visādus iedvesmojus video, kur mudina cilvēku uz šo domu spēku projektēt savus tā kā vēlamies. Tad viņa tur bija domājis, ka viņai vajag jaunu māju un mašīnu un vienkārši cilvēki dzīvo savās fantāzijās. Un viņa tikai gaida tās lielās summas, kaut kādas viņai sola brīnumus internetu, un viņa tik visam tic.
un cilvēks tiek ievilkts jau nākamajā krāpšanā, jau piramīdas schēmās. Diemžēl jāatzīst, ka ir cilvēku tips, kurš vienkārši ir apkrāpjams. Viņu var ievilkt vienā krāpšanas schēmā, otrajā, trešajā. Vienīgais veids, kā šos cilvēkus aizsargāt, ir viņus apmācot, lai viņi var uzlikt fizisku barjeru pret šiem krāpniekiem, jo emocionāli viņi nespēja ar viņiem cīnīties. Tad pienāca 23. gada, man liekas, ka jau novembris, un tad viņai bija tas mantojums, kur viņai atnāca uz e-pastu, ka jūs esat saņēmuši mantojumu, arī tam viņam noticēja. Tad viņa jau sāka kārtot aizdevumu, jo viņi tā kā piedāvāja uztaisīt aizdevumu, par cik viņai nebija, viņai bija tad vēl pieeja pie datora, bet par cik viņa pati tur neko nemāk darīt, viņa pat gāja uz pagastu, tā kā, lai varētu kaut kādus tur līgumus parakstīt, un tad pagastā viņa atteicās tā kā palīdzēt par to, ka visi jau zina par situāciju. Un tad viņa kaut kādā brīdī saprata, ka tie ir tomēr krāpšanas gadījumi, kad pēc mantojums viņai nebūtu šo atnāc uz e-pastu vēl vai divi tādi paši mantojumi piedāvājumi. Kārtējā krāpšana. Nesaka, ka bija vēl. Un tad pienāca 27. gada janvāris, un tad viņai parādījās Interpols. Un prasīja, vai pazīst tādu un tādu. Tas bija, un nosauca vārdu uzvārdu tam cilvēkam, ar kuru viņa bija komunicējusi. Tad, kad visas tās integrāli bija, un kad no pašiem tiem pirmsākumiem viņa tā kā vai pazīst tādu un tādu vīrieti, un viņš esot apcietināts, un tagad mēs gribam palīdzēt jums atgūt naudu, un tad viņa izveidoja to maciņu, kurā viņai it kā ieskaita naudu, viņa cilvēks priecīgs, paved izdomāt, kur dabūt naudas, un izdomājot nozada no saimniecības. Interpols zvanīja mammai caur Telegram. Interpols jums nezvanīs, kur nu vēl caur Telegram. Protams, ka tie ir tie paši krāpnieki, tikai pārģērbušies Interpola drēbēs. Šeit ir arī akmentiņš meitas lauciņā, jo viņa jau bija guvusi vienu mācību, ka mamma spēja nozagt kodu kalkulātoru un pēc tam arī nozagt naudu, un viņi to pieļāva vēlreiz. Bet šeit, atcerieties, mamma jau draud pirmā krimināla lieta par to, ka viņa ir naudas mūls, un tagad viņa jau apzog svešu zemnieku saimniecību, kas draud ar vēl vienu kriminālu lietu. Jo viņu varēja pierunāt un visu, un pilnīgi visu. Viņai ko prasīja, vēl viņa darīja. Ja viņai prasīja ID karti sūtīt, viņa sūtīja. Viņai tad, kad bija šitais mantojums, tad, kad viņa bija saņēmusi kā to mantojumu, viņai prasīja aizsūtīt bildes, saku, mammu, ko tu dari? Jo es to visu tā kā, tas, par cik viņai bija dators, kas stāvēja, koplietošanas telpās, es ik pa laikam ievēlu pastadīties, ar ko viņa tur nodarbojās. Un jā, viņa bija aizsūtījusi savu bildi, un ID kartes, saku, ar pelpišu pietiek, lai atvērtu kontu kaut kur, vai tad tā nav? Bet kāpēc krāpniekiem ir vajadzīgi šie dokumenti? Pirmkārt jau ar šiem dokumentiem viņi var izlikties par šo sievieti un apkrāpt cits upurs. Otrakārt, visticamāk šie dokumenti arī tiks sūtīti dažādām finanšu platformām un reģistrēt jauni konti, kur pēc tam tika nodoti krāpniekiem, un tādā veidā krāpnieki varēja šīs sievietes identitāti turpināt izmantot mūļu vajadzībām. Labi, bet kāda tagad jau varētu būt izkrāptā summa? Tas pirmais iesniegums tika uzrakstīts 22. gada jūnijā, un otrais iesniegums tika uzrakstīts, tā kā papildinājums tika uzrakstīts 22. gada decembrī, ja es nemaldos. Un tagad arī 27. gada janvārī, cik viņa ko naudu ieņēma no zemnieku saimniecības, es uzrakstīju iesniegumu policijā par tādu darbību, ka šim tādi. Tas tā nopaļojot, es domāju, ka tie ir kaut kādi 120 000. Jo es saku, es nezinu, par kādu summu tika uzrakstīts tas pēdējais iesniegums, jo tad es tā kā nebiju līdz uz policiju. Dācis kopā ar mammu policijā ir bijusi jau 3 reizes. Tas nozīmē, ka mamma joprojām pieļauj domu,
ka šis viss ir noziegums pret viņu un tā nav īstenība. Bet ir pazaudēti jau 120 000, un jums šķiet, ka mamma ir apstājusies? Nē. Un kas ar mammu notiek šobrīd? Tur šobrīd viņa atkal intensīvi darbojās ap piramīdu, un viņa man jau pilnīgi kauns, viņa zvana pat maniem draugiem, viņa zvana, tā kā visiem vāžās visus šos po piramīdu, un tas ir mājas, ka tā ir vēl viena sēga, ar ko tā kā nevar tikt galā, ka viņa tik ļoti arī tajā piramīdā, un tur jau arī, cik saprotu, tas stāv iekšā kaut kāda virtuāla nauda, kuru tā kā nav iespējams izņemt. Bet viņa atkal kur pēc kaut kādu naudu, un viņa viņu nevar izņemt. Viņa arī tic, ka tā nauda tur ir. Viņa arī šo tic, ka viņai nauda spēl virtuāla visāda. Viņa šobrīd ļoti dzīvo tieši tajā savā piramīdā. Viņai tur ir draudzenes, par kurām ir ļoti sirsnīgas sarunas, bet viņa jau neizstāsta, ko viņai ir sadarījuši te visriņķī vājās. Viņa ir aizņēmusies arī nauda no radiniekiem, no draugiem, un nav atdevuši viņu. Un visi jau zina par situāciju, un es teiktu tā, ka radinieku starpā viņai nav tādas uzticības personu, ar ko tā kā parunāt, vai, pensija kā ienāca, tā tur arī aizgāja. Jo es jau viņas kompus neesmu redzējis, es jau nezinu, kas viņai tur notiek, bet katrā ziņā, ja viņam man saka, pēc man zāles, man nav naudas, tad es viņai saku, un tad tev palika pensija, un tad atbildes nav. Sieviete turpina pārskaitīt krāpniekiem naudu, viņa pārskaita visus pieejamos līdzekļus, pensiju, aizņemās no draugiem, radiniekiem, svešiniekiem. Vai viņa ir mācījusies no šī visu kaut ko? Diezgan droši, ka viņa ir kaut ko iemācījusies, bet tas nemaina faktu, ka viņa turpina sadarboties ar krāpniekiem. Tagad vēl ir iesaistījusies piramīdas schēmā, no kuras pat nevar izņemt naudu. Agrāk gudra zinoša biznesa lēdija, par ko viņa ir pārvērtusies tagad. Principā 2 gadu laikā tas ir cilvēks, kurš dzīvo tikai virtuālajā vidē, un principā tā kā nedzird to, kas notiek apkārt, un sākās viss šitais, viņa tagad tā kā dzīvo tikai savā pasaulē, ar viņu tā kā nav īsti viss labi. Kad tā kā galvu nav viss labi, tagad cilvēks ir pilnīgi kā laik cits. Ar viņu nav iespējams pat kāsīgi runāt, jo viņai liekas, ka mēs esam vainīgi, līdz sevišķi es, jo es taču tagad esmu konta pārvaldītājs, un es nerādu, kad notiek konta, ienāk, iziet, viņa Liverpoolu, tā kā pieņemt varbūt. Viņa mums netic, viņa neticēja nevienam, ne policijai, jo es arī udrunāju policistu, kas tā kā varētu palīdzēt pastāstīt, un neticēja grāmatvedēji, neticēja bērniem, tā kā neviena neklausās, tikai dzird, ko saka krievu valodā, puisis caur WhatsAppu runājot. Jo bija un ļoti daudzas reizes, kad tas viss, taču bija acīm redzami, kad tie ir krāpnieki, bet viņa tāpatās kaut kādā brīdī liekas, ka viņa tā kā, tad, kad viņa pārstāja ar viņiem runāt, tā kā liekas, ka tajos brīžos viņa tā kā saprot, un tad, kad ar viņu runā, liekas, ka viņa tā kā saprot. Bet pēc tam ir tā, kad sāka viņi atkal runāt, un liekas, bet kā pilnīgi ir cilvēks cits ir, tā kā vairs arī nav sakara ar realitāti, nav tā kā, kas dzird tikai to, ko viņi runā. Ja tu gribi atbalstīt drošraidi, tad ziedo Digitālās drošības centram, ziedojuma konts raidījuma aprakstā, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.